Pēdējos gados esmu pamanījis, ka apmēram reizi pusgadā man parādās tāda mīļākā cepuma recepte, kuras nevar beigt gatavot apmēram reizi nedēļā vai divās, un es to gatavoju līdz man tie apnīk. Iepriekš tie bija mīkstie mačs cepumi ar balto šokolādi, tie bija šokolādes cepumi ar cukuru garoziņu, vēl iepriekš tie bija biezpienu cepumi, bet šobrīd kopš lieldienām šos gigantiskos šokolādes un miso cepumus ar sāls pārslām esmu pagatavojis jau reizes 8 vai 9, un nedomāju to pārtraukt, līdz uzradīsies nākamie cepumi. Atšķirībā no citiem cepumiem, tos pagatavot ir super vienkārši, jo katliņā jāizkausē sviests, tas jāsakaramelizē, nedaudz jāatdzesē, tad jāpievieno brūnais cukurs, parastais cukurs, medus, miso pasta, un miso pastu šeit noteikti nevajadzētu izlaist, jo tieši tā piedos to īpašo garšu, kur nevar pateikt, kas tajos cepumos ir tik īpašs, bet tieši tas tur ir īpašs, tā ir miso pasta. Vaniļa, sāls, ola un olas dzeltenums, svarīgi, lai viss sastāvdaļas būs tieši tik atdzesēts, lai olas nepārvērstos olu kultenī, tad jāiemais milti, kas iepriekš sajaukt ar cepuma pulveri, gabaliņos sagriezt šokolādi, un mīkla ir gatava. Panā liek mīklu, galvenais atcerēties, lai starp mīklas kaudzītēm būtu padaudz vietas, jo cepumi tiešām izplūdīs. Augšpusē liek šokolādes gabaliņus un abar visu ar sāls pārslām, tad liek gatavoties cepeškrāsnī, tos izņem, pilnībā atdzesē, tad ir gatavi ēšanai. Un tālūk, šie ir brīnišķīgi cepumi. Es jums no sirds novēlu tos pagaršot. Un kad jūs esat šos pamēģinājuši, izstāstiet, vai šie ir arī jūsu mīļākie cepumi. Labu apetīti!